Jūrmālas dienas centrā skan šodien sen aizmirstas melodijas, bet senioriem šādas kopā sanākšanas dod dzīves prieku. Cilvēkam ir katru rītu jāpieceļas, jāpaskatās uz sauli un jāpriecājas par katru nodzīvotu dienu. Centra apmeklētāji jau dzirdējuši, ka Jūrmalā uzsākta pavadoņu asistentu apmācība. Pagaidām gan pensionāriem vēl nav īsti skaidrs, kādus pakalpojumus viņi sniegs, bet vajadzību ir daudz. Es dzīvoju viena un nevaru sevi apkopt. Redziet, mati nogriezti pavisam īsi, jo nevaru saķemmēt. Kā noskaidrojām pie jaunā projekta vadītājas, sociālajiem aprūpētājiem un pavadonim asistentam darba lauciņi atšķiras. Pavadoņu uzdevums ir pavadīt šos cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, tā skaitā arī bērniņus, cilvēkus pensijas, pirmspensijas vecumā uz uz aptiekām, uz kādām citām iestādēm, kur viņam ir jānokļūst pie ģimenes ārsta, uz ārstniecības rehabilitācijas iestādēm, kaut vai uz dienas centru, un mazināt šīs mērķa grupas sociālo izolētību un nodrošināt viņiem tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem. Eiropas sociālā fonda finansētā projektā darbam par pavadoņiem tiks apmācīti 20 cilvēki. Pirmā grupa apmācības uzsākuši šomēnes. Viss kā viens kursanti atzīst, ka grūtākais, bet arī svarīgākais priekšmets ir psiholoģija. Vajadzētu mācīt sarunāties ar viņiem, izprast. Dažādi ir situācijas dzīvē. Kas jums šobrīd šķiet tas pats grūtākais? Mēnesi jūs jau esat mācījušies. Saskarsme. To mēs mācāmies, mums vēl to vajag apgūt. Projekta ietvaros jaunais pakalpojums būs bezmaksas, un jau novembrī nepieciešamības gadījumā jūrmalniekiem būs iespēja iegūt sev uzticamu pavadoni. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.